Un tā, šajā sērijā mēs izskatīsim vairākus atlīdzības veidus. Pirmais atlīdzības veids tas ir bonus par personīgo uzaicinājumu. Par katru personīgo rekomendāciju no elite pakas tu saņemsi $40, bet par turbo paku $80. Un, attiecīgi, pie upgrade, piemēram, ja cilvēks nopirka elite paku un pēc tam uztaisīja upgrade uz turbo, arī tad tu saņemsi plus vēl $40. Tad pirmos $40 par elite un otros $40 par turbo. Ar jūsu izaugsmu kopā aug arī jūsu bonusi. Tas iet caur builder bonusu, bet kopumā par personīgo rekomendāciju jūs varat saņemt līdz $330 par katru personīgo rekomendāciju. Tālāk, otrs bonus, kuru mēs izskatīsim, ir ātrā starta bonus. Jums tiek dotas 7 dienas, lai jūs uzaicinātu 2 cilvēkus. Ja jūs 7 dienās uzspējat uzaicināt 2 cilvēkus, jūs saņemat $150 ātrā starta bonusu, no kuriem $75 jūs saņemsiet uzreiz, bet otrs 75, tad, kad cilvēks nākamajā mēnesī atmaksās savu abonēšanu. Jums tiek dotas vēl 7 dienas. Ja jūs par šīm 7 dienām uzaicināt vēl 2 cilvēkus, jūs saņemat vēl $150. Un jums tiek dotas vēl 7 dienas, vēl trešo reizi, lai jūs saņemtu vēl $150. Un tā 3 reizes jūs varat saņemt pa $150. Uzmanību vēlreiz! Pirmajā nedēļā, ja jūs neuzaicinājāt 2, jums tiek dota otrā nedēļa. Ja jūs otrajā nedēļā to neizdarījāt, jums tiek dota trešā nedēļa. Ja jūs trešajā nedēļā to neizdarījāt, tad ar to jums šis bonus beidzas. Svarīgi, ja tu parakstīji 2 cilvēkus nevis nedēļas laikā, bet, piemēram, dienas laikā vai kaut vai stundas laikā, šajā momentā tavs 7 dienas skaitītājs vienkārši pāries uz nākamajām 7 dienām. Tad tev atvērsies otrās 7 dienas. Un tu vari parakstīt kaut vai nākamās stundas laikā nākošos 2 cilvēkus. Tev atvērsies nākošās 7 dienas, un tādā veidā tu vari vienas dienas laikā parakstīt savus 6 cilvēkus un saņemt $450. Protams, to var izdarīt, ja strādā, un to var izdarīt tad, ja tu esi profesionāls un ja tev ir daudz kontaktu. Ātrā starta bonus tiek dots tikai 1 reizi. Vairāk ātrā starta bonus jums neatvērsies. Attiecīgi, ja jūs nepaspējat parakstīt nevienu cilvēku, jūs šo bonusu zaudējat. Palēninājums maksā $450, tāpēc labāk nebremzēt. Labāk uzreiz sākt aicināt cilvēkus. Šajā biznesā tas nav grūti, jo mēs strādājam ar vispieprasītāko produktu, kas ir ceļojumi. Nākamais bonus, kur mēs izskatīsim, ir pasīvais bonus no personīgi uzaicinātiem dalībniekiem. Jūs varat nopelnīt līdz 25% no visām abonēšanas maksām, kas ir no jūsu personīgi uzaicinātiem cilvēkiem. Ja jums ir no 10 līdz 25 cilvēkiem, jūs saņemat 10% no viņu abonēšanas maksas. Ja jums ir no 26 līdz 50 cilvēkiem, jūs saņemat 15% no viņa abonēšanas maksas, tālāk no 51 līdz 100 ir 20%, un, ja ir vairāk nekā 100 cilvēki, tu saņem 25% no viņu abonēšanas maksas. Paņemsim piemēru. Pieņemsim, ka tu esi uzaicinājis 30 personīgi uzaicinātos, kuri maksā abonēšanas maksu. Tu saņemsi 15% no viņu abonēšanas maksas. Tas ir $540 katru mēnesi tavs pasīvais ienākums. Un tagad piemērs no dzīviem cilvēkiem. Mūsu stāsts par Aleksu. Aleks tātad sāka strādāt, uztaisīja sarakstu, tā kā viņam mācīja. Sākumā viņam bija 5 cilvēki - Anna, Oļegs, Gaļina, Oksana un Marija. Pirmā, pie kā viņš vērsās, bija Anna. Viņa teica, es mīlu ceļot un vispār foršs tusiņš ar foršiem cilvēkiem, iepazīšanās, tas viss ir ļoti interesanti, un viņa uzreiz izvēlējās visizdevīgāko paku, tātad duplikācija. Viņa tāpat kā Aleks izvēlējās turbo paku. Tātad tiksim skaidrībā par bonusiem. Pirmais bonus par personīgo uzaicinājumu. Tad Aleks uzaicināja Anna. Anna izvēlējās Elite Turbo, un Aleks nopelnīja 2 reizes par $40, kas ir $80. Un Aleks saņēma 6 punktus savā komandā. Par punktiem mēs runāsim vēlāk, priekš kam tie ir vajadzīgi. Tālāk Aleks aizgāja pie Oļega. Oļegs pateica, droši vien tas tomēr nebūs priekš manis. Es tam neesmu gatavs. Normāli, tā arī mēdz būt. Ne visiem ir jāpasaka jā. Ir labi, ja pasaka jā, ir labi, ja pasaka nē. Pie tam mums neeksistē vārds nē. Ir vārds ne tagad, bet pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Ejam tālāk. Tālāk Gaļina pateica, ka viņai ļoti patīk pelnīt attālināti. Viņa jau ļoti sen sapņo aiziet no darba un sen jau vēlas kaut ko izmainīt. Un, kad viņa ieraudzīja šo iespēju pelnīt attālināti un vēl ceļot kopā, viņai vispār šī ideja ļoti, ļoti spēcīgi patika. Un arī viņa izvēlējās Elite Turbo paku. Aleks saņēma vēl $80 no Gaļinas. Un tieši tāpat Aleks saņēma vēl 6 punktus no Gaļinas. Un uzreiz mēs skatāmies nākamo atlīdzību, kas saucās ātrais starts.
Aleks uzaicināja divus cilvēkus, Annu un Gaļinu. Pie tam viņš varēja nolikt Annu vienā pusē un Gaļinu zem Annas. Bet dotajā attēlā, lai būtu skaidrāk, ir uzzīmēts tā, ka Aleks salika katru savā zarā un sāk būvēt divus zarus. Aleks tātad saņēma $160 par uzaicinājumu un $150 ātrā starta bonusu. Kopā Aleks saņēma no šiem diviem cilvēkiem $310. Aleks turpināja strādāt, un Aleks aizgāja pie Aksanas. Aksana viņam pateica, ka viņai tagad nav kad. Ok, Aleks devās tālāk pie Marijas. Marija viņam teica, es arī gribu ceļot, man arī patīk ar foršiem cilvēkiem kopā būt, un Aleks nolika Mariju zem Annas. Viņam atkal atnāca $80, un viņam atkal atnāca 6 punkti. Un tagad viņam vispār viss kļuva ļoti labi. Kāpēc? Par to mēs runāsim nākamajā sērijā. Mēs izskatīsim to, kāpēc Aleks vairs nekad nemaksāja abonēšanas maksu no savas kabatas un ceļoja daudzreiz izdevīgāk. Dažreiz vispār bez maksas par nopelnīto naudu, bet par to mēs runāsim nākošajā sērijā.